Domāju, ka būtu laiks iepazīties ar darbiniekiem. Kaut ko es jau arī zinu. Galu galā nedēļa pagājis. Es cenšos strādāt. Vajag ar visiem iepazīties. Jā? Jā, ejam. Ja tu tā saki. Un tātad šī ir pieņemšana nodaļas galvenā bibliotekāra Žanete. Viņai piemīt tādas man kā Rīgas tieksmes dažkārt. Jā, nopietni. Sveiki, Žanete. Sveicināti! Prieks iepazīties jaunā darbiniece. Sveiki, man arī prieks ar jums iepazīties. Tātad blakus strādā bibliotekāra Marija. Tāda lāga lieta, ka ir dažkārt nodēļīga. Un Žanetei zem tupeles. Sveika, Marija! Kādas šausminošas ziņas. Dzirdēju, ka direktori ātrāk atgriezīsies uz atvaļinājumu Kanāriju salās. Ak, nē, man atkal visu dienu būs stress. Ko tu ņemies? Labāk palīdz man paveikt ātrāk iekārtos darbus. Nu, un tā jau, protams, pazīst, kā jau strādājot. Jā, es jūtos diezgan labi. Jā, es te gan, diemžēl, vairs nebūšu, kā jau pagāju direktors. Mans pagāju termiņš ir beidzies, direktora Viktorija atgriezīsies, un es bērnu apkalpošanas nodaļā atsākšu savu darbu. Sakot, ka viņi esot briesmīgi. Nu, nekāda maigā nav gan jā, bet viņa nekad nav bļāvusi, vismaz cik es strādāju. Bet, kad viņa atbrauks, es iepazīstināšu, viņa var tevi arī kā priekšniece. Gan jau, kas tad cits atliks. Žanete, vai tu vari man paskaidrot, kā bez manas atļaujas iegādājies jaunu skeneru? Iepriekšējais jau savu laiku bija nosakalpojis. Es ar viņu nevarēju strādāt. Nestāsti man te pēkstiņus. Skenera cena tiks atvilkt no tavas algas, un tagad dodies ātri strādāt. Labi, kundze. Viktori! Edvīd, kas tad nu atkal? Nekas, es nebiju iedomājies, ka tu tā kā ātri atbraukt no Kanārijas salām. Vai tev ir kādas problēmas? Nē, vienkārši tāds pārsteigums maziņš. Protams, kārtībai taču ir jābūt. Pagaidām gan tu esi pēdējais, kuram būtu par ko jāuztrauc. Vai kas noticis? Jā, Žanete ir iegādājusies jaunu skeneru par bibliotēkas budžetu. Ko tu saki? Labi, man ir jādodas. Apskati nākotnes telpu, kamēr izremontēta beidzot ir. Labi, apskatīšu. Jā. Un to arī pazūdi no manas. Jā. Sveiki vēlreiz. Vēlos tevi iepazīstināt ar bibliotēkas jaunāko darbinieci Daci Priedvāju. Prieks ar jums iepazīties. Edvīna, kāds tā par patvaļību manā vietā pieņem darbiniekus. Bet labi, par to mēs aprunāsimies vēlāk. Pašlaik man ir pārāk labs garastāvoklis. Bibliotēkas budžets nav veltīgi izšķiest. Tehnoloģijas izskatās lieliski. Jā, prieks. Žanete, nāc iekšā! Vai cik jau? Es nedomāju, es tikai tā parādu tās. Jā, un kā tev, Daci, patīk šī telpa? Manuprāt, tur riktīgi labā štēla, un te vēl datorplāni kā papi, man tur diršos tikai kā kluči vien. Ko tu domā? Ir labi, jā, tiešām salīdzinot ar to, kas te kādreiz bija, ka ļoti daudz datoru te atradās. Ir tiešām labi, un kā mēs redzam, ļoti daudz brīvas vietas arī atradušās, vai ne, Viktorija? Jā, es te steigšos atpakaļ pie saviem darbiem, daudz darbi iekļaušies. Jā, gan jā. Kāds fakts brīvē? Marija, celies, mums jāiet strādā. Kas par patvaļību manā bibliotēkā? Marija, es jā,